Labdien! Vārds ir Aigars Kalniņš, pārstāvu Latvijas enerģētiķu un energobūvnieku asociāciju. Un mana prezentācija būs nedaudz savādāka, kā atšķirīga no iepriekšējām, kaut gan tur būs lielākā daļa no iepriekšējās prezentācijām minētās informācijas apkopojums. Respektīvi, asociācija sadarbībā ar ekonomikas ministriju un ieinteresētajām pusēm, tādām kā apdrošināšana un VUGD, ir izstrādājusi vadlīnijas mikroģeneratoru, elektrostaciju līdz 50 kW un akumulātoru vai enerģijas uzkrāšanas iekārtu vai akumulātoru bateriju vadlīnijas. Mēs rekomendējam šajās vadlīnijās ieskatīties. Šeit gan ir minēts, ka tas ir mikroģenerācijas ietvars, bet pieminēti ir visi šie veidi, elektrostaciju veidi, un mikroģenerācija no elektrostacijas, kas būtu līdz 50 kW, kā tika minēts, praktiski neatšķirās. Tur ir tikai viena nianse, jo ja mikroģenerācijā invertoram ir jābūt atzīto invertoru sarakstā sadalas tīkla, tad elektrostacijai šim invertoram jābūt atbilstošam certifikātam par viņu atbilstību sadarībai ar elektrotīklu. Un mums ir uzkrāta zināma pieredze, vēsturiskā pieredze par izbūvētajām sistēmām, viņu darbību un iespējamām niansēm vai problēmu vietām, kur vajadzētu pievērst uzmanību. Un tāpēc šī prezentācija nedaudz atšķirīga. Šīs ir vadlīnijas, kuras ir brīvi pieejamas jebkuram lietotājam asociācijas mājaslapā vai ekonomikas ministrijas mājaslapā, un ir domātas praktiski jebkuram interesantam, gan uzstādītājam, gan pasūtītājam, gan energo kopienai, jo bieži vien ir situācija tāda, kad tiek veiktas iepirkums vai cenu aptauja, tiek salīdzināti šie piedāvājumi, bet nevienmēr tas iepirkuma rīkotājs vai konkursa rīkotājs izprot vai pilnībā izprot to, ko piedāvā šie te montāžas organizācijas vai instalātori. Tāpēc vēl šeit ir vadlīnijās apkopota visa informācija, kur vajadzētu pievērst uzmanību, kur atrast informāciju. Un izejot cauri, es pieminēšu biežāk praksē vai novērotās vājās vietas, kas ir novērotas esošām uzstādītām sistēmām. Šeit ir lietotie saīsinājumi. Nedaudz viņi ir nepierasti, jo viņi ir latviskot atbilstoši standartu valodas un standartu norādījumiem, bet ir vispārējo normatīvo aktu saraksti pieejami. Tad ir šī te potenciālā ieguvuma vai saules radiācijas karte, bet jums nevajag uztraukties, ja jūsu īpašums neatrodas Liepājā vai Ventspilī, jo tā, kā jūs redzat, tā ieguvums vai intensitāte tik kritiski neatšķirās visā Latvijas teritorijā. Tad ir nedaudz no teorijas, kad, protams, vislabāk viņas ir uzstādīt. Šobrīd ir, ņemot vērā no pašpatēriņa, visoptimālākais veids, ja jums ir austrumu-rietumu sistēma, skatoties no pašpatēriņa viedokļa. Un tad pēdējais, jaunākais tāds trends vai virziens ir, ka tiek uzstādīts neliels daudzums arī vertikāli uz dienvidiem, lai maksimāli noķertu zemo ziemas sauli. Ja jūs tādā veidā izveidojat sistēmu, tad jūs principā varat noķert maksimumu enerģijas savā pašpatēriņā. Protams, ir arī pieejami norādīts, kur var pārliecināties, vai jūs pareizi esat to sistēmu izvēlējušies. Ir rīki, ar ko var
aprēķināt to. Tas viss ir bez maksas pieejami. Šeit ir minēti, kādas vispār var būt sistēmas ar akumulāciju, bez akumulācijas vai autonomas. Tad šeit ir klasiskākais piemērs, kā nevajadzētu saslēgt paneļus virknē, jo ja jūs izveidojat konstrukciju tā, kā ir parādīts tur, kur krustiņš pāri, tad pastāv ļoti liels risks vai iespējamība, kad atmosfēras izlāžu gadījumā tur izveidojas kontūrs, un jūs varat izveidot uztvērēju, lai pie sevis aicinātu teiksim, pārspriegumus vai kādas no zibens izlādēm. Tad ir ļoti būtiski, ko vajadzētu ievērot, kad jāizmanto atbilstoši elektromateriāli. Šajā gadījumā līdzstrāvas kabeļi ir speciāli ražoti un domāti šim mērķim. Pirmkārt, tur ir paaugstināts spriegums jaunajām sistēmām. Tas var sastādīt pat 1500 voltu. Tālāk viņam ir UV, eļļu un pretgrauzēju piedevas, jo ir bijuši gadījumi senākos laikos, kad pa naktī grauzēji nograuž izolāciju, un tad, kad sāks spīdēt saulīte, tad izveidojas izsavienojums, un jūs, piemēram, bērniņos iegūstiet elektrisko plītiņu, jo paneļiem ir tāda īpatnība, kad viņi var strādāt izslēguma režīmā, neierobežot ilgi, jo viņi tā specifiski ir uzbūvēti. Nākamais biežākais problēma vieta ir savienojumi. Ir konkrēti standarti, konektori, un kaut gan visi saucās, šobrīd populārākais tirgu ir MC4 savienojums, kaut gan viņi visi saucās vienādi, bet dažādiem ražotājiem ir nianses. Un ja ražotājs nav norādījis, ka viņa šis konektors ir savietojams ar cita ražotāja konektoru, tad viņi nav savietojami, un principā tad ir jāmaina viss pāris. Un tad vēl no novērotajām lietām ir tā, ka ne visi elektromontieri ir iegādājuši speciālu instrumentu, ar ko šo elektrisko savienojumu izveidot. Tur ir speciāls instruments, kas to dara, nedara ar. Tad ir aprakstīts, kāpēc vajadzētu izveidot, kā to noteikt un izvērtēt riskus par zibens aizsardzību un pārsprieguma aizsardzību. Tur jāpievērš liela uzmanība, jo izveidojot šo sistēmu, jūs varat iegūt vairāk problēmas vai lielāku risku, nekā jums šī sistēma nav. Šeit ir konkrēti piemēri dažādām situācijām. Principā mēs esam centušies apskatīt visu iespējamo, kas ir pieejams tirgu. Tālāk, protams, par uzstādīšanu, kā jau te minēju, vajag noskaidrot, pa priekšu saprast, vai to vajag. Tad, kad izdomāts, kad vajag un cik lielu vajag, tad vajag pajautāt noskaidrot vietējās pašvaldības prasības, jo Latvijā viņas atšķirās, starp pašvaldībām ir ļoti lielas atšķirības, jo ir, piemēram, vēsturiskie centri vai pilsētu daļas, kur redzamajā daļā nav atļauts uzstādīt. Tad, kad tas ir noskaidrots, protams, ir jāpieprasa sistēmas operatoram atļauja, jo ir bijuši arī gadījumi, kad sistēmas uzstāda, un tad tikai sāk pieprasīt atļaujas, un izrādās, ka konkrētā vietā šo pieslēgumu nevar ierīkot nemaz bez nopietnām tīklu pārbūvēm. Tad šeit ir parādīti arī populārākie uzstādīšanas veidi. Par projektēšanu, ja ir lielāka sistēma vai energo kopienas, kur ir sistēma jāuzstāda publiskā ēkā, jums būs jāpiesaista projektētājs, norādīti ir soļi vai ceļa karte, kā to izdarīt. Tad pamatlietas, kas būs vajadzīgas nododot eksploatācijā, jo mēs esam novērojuši, kad
instalātoru uzņēmums, kurš ir instalējis un nodod eksploatācijā šo objektu. Un, ja pasūtītājs nepieprasa attiecīgo dokumentāciju, tad neviens ar viņu neuzbāžās, tāpēc būtu vēlams zināt, ko paprasīt, jo kaut kādu problēmu gadījumā vai garantiju gadījumā tas būtu vajadzīgs. Un var gadīties tā, ka tas tirgus ir mainīgs un šobrīd tie pieprasījumi samazinās un tie uzņēmumi, kas sniedz šos pakalpojumus, piemēram, 2 gadus atpakaļ, viena daļa no viņiem jau vairs nav, un jums vairs nebūs kam pajautāt, kā tad bija. Un šeit ir reāli piemēri parādīti. Protams, arī vajag pārliecināties, kā minēju jau par marķējumu, vai tas atbilst, vai viss ir kārtībā. Un otra sadaļa ir vadlīnijas par uzkrāšanas sistēmu, elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu projektēšanas izbūves vadlīnijas. Tas ir, viņas dažos gadījumos varbūt tā kā papildina iepriekšējās un varbūt arī autonomas sistēmas izveidotas, jo tur ir atkarībā no tā, kā attīstīsies tirgus, kāda būs situācija, varbūt, kad energo kopienai pat ir izdevīgi uzstādīt daļu no šīs sistēmas un izmantojot brīžus, kad tirgu elektroenerģija ir ļoti lēta vai nemaksā neko, viņu var uzkrāt un, piemēram, šī kopiena tajā laikā, kad tā elektroenerģija ir dārga, var lietot šo uzkrāto enerģiju. Tā kā tie risinājumi ir daudz un dažādi, viņi ir, protams, viņi ir ekonomiski jāizsver, kurš no šiem risinājumiem būtu izdevīgākais. Un šis ir izveidots pēc līdzīga principa, ir normatīvo datu bāze, sistēmas apraksts, no kā viņas sastāv, kas tur pilnībā, kas ir iekļauts, tad kādiem mērķiem jūs varat izmantot, atkarīgs, piemēram, kā te minēja, ja ir graudu kalti, kas strādā tikai 1 mēnesi un piemēram, pa dienu, tad var nosegt, piemēram, pīķi. Var piedalīties arī frekvences regulēšanas tirgu, balansēšanas tirgu un vietās, kur ir problēmas ar elektroapgādes nepārtrauktību, var izmantot kā rezerves barošanas avotu, teiksim, ģeneratora vietā vai. Protams, arī var izmantot arbitrāžā, tas ir tad, kad ir lēta cena, tad viņu uzlādēt biržā, tad, kad dārga cena lietot, tādā veidā optimizējot savu patēriņu. Un, tad ir dažādas bateriju tehnoloģijas, arī tam ir jāpievērš uzmanība, jo it sevišķi, ja tiek izmantots daudzdzīvokļu mājā vai publiskā ēkā vai tur, kur atrodas cilvēki, jo ir šīs dažādās bateriju tehnoloģijas ir ar dažādām drošības pakāpēm, līdz ar to ir jāievēro šie noteikumi. Tas nav tik vienkārši, ka jūs iegādājāties, piemēram, bateriju, nolikāt pagalmā starp savām mājām un viņu lietojat, jo tur jābūt ir zināmas prasības un noteikumi, kā tas viss jāizvieto. Tālāk tas process ir jāvada, jākontrolē un, protams, arī šīm sistēmām ir jāizveido gan zibens, gan pārsprieguma aizsardzība, gan attiecīgs zemējums. Šeit ir piemēri, šeit ir par būvniecības procesu apraksts, par zibens pārspriegumu aizsardzības ierīkošanu, par mehānisko uzstādīšanu, eksploatāciju, drošība, risku pārvaldība,
Ir arī reāli piemēri no reāliem objektiem, kas jau Latvijā ir realizēti. Un tā īsumā, principā, tā labā ziņa ir tāda, ka joprojām Saule rēķinus neraksta. Tā kā, paldies. Liels paldies Aigaram. Es pieņemu, ka šeit arī ņemot vērā tās tehniskās nianses, tos jautājumus, kas skar tehniskas lietas, jau tiešām vislabāk būtu vēsties pie speciālistu un jau apulkot konkrēto gadījumu ar detaļām. Bet tātad paldies Aigaram. Es jau atbildēšu uz vienu no iesūtītajiem jautājumiem, kuru mums ir iespēja atbildēt ļoti ātri. Tika uzdots jautājums, vai ir iespējams tātad reģistrēt energokopienu ar iekārtām, kuras vēl nav uzstādītas. Atbilde ir ļoti īsa, nē, iekārtām būtu jābūt jau uzstādītām, attiecīgi pieslēgtām.